Pa trotuāru brauca bērns un pēkšņi nebremzējot un nedarot neko, kas liecinātu, ka viņš gatavojas šķērsot brauktuvi, viņš ar velosipēdu strauji uzbrauca uz ceļa. Beidzās labi, bet varēja būt arī citādi. Tā kāds aculiecinieks apraksta nesenu notikumu Jēkabpilī, rosinot vecākus pārunāt ar bērniem drošības noteikumus. Līdz ar siltāka laika iestāšanos iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas pārvietoties ar velosipēdiem, elektroskrējriteņiem un citiem braucamrīkiem. Tas liek autovadītājiem būt divi tik modriem, jo ne visi mikromobilitātes dalībnieki ir apzinīgi un pārliecinās par drošību. Velosipēdisti varēja būt uzmanīgāk uz gājēju pārējām. Kādā ziņā? Viņi tā kā brauca, tā gandrīz pārbrauc pārgājēju pārējiem. Tiem ir jāuzmanās. Pagājušajā gadā ar skrējēju bija, ka tur tā teikt, viņi uz pārējām skrien, neskatās, tā kā nepiebremzē un tādā garā. Jā. Viņi neapzinās, cik viņi ir mazi un mīksti salīdzinot pret mašīnu. Ir tā, ka brauc redzu, ka viņš taisās braukt, bet nepaskatās, nepārliecināt. Bet to pašu arī dara gājēji. Galvenais norēģēt, paredzēt, ka viņš neparedzams tomēr. Brauc redz, skatos tu gājēji pārējie, noteikti viņš pieļauj domu, ka brauks pāri. Ceļu satiksmes noteikumos norādīts, ka velosipēdistiem un elektroskrējriteņu vadītājiem šķērsojot brauktuvi ir jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu, un jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa ceļu. Tomēr realitātē ne visi to ievēro. Satiksmes dalībnieku uzraudzību ikdienā veic pašvaldības policija. Līdz šim maijā veiktas pārunas ar 14 velobraucējiem un elektroskrējriteņu vadītājiem par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un drošības prasībām. Maijā ir uzsākti 2 administratīvie procesi par velosipēda vadīšanu bez atstarojošās vestes diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos. Jēkabpilieši izteikuši bažas par satiksmes drošību pie Vienības ielas krustojuma ar Kļavu ielu, kur uz gājēju pārejas mēdz pēkšņi izbraukt velobraucēji. Pašvaldībā gan norāda, ka konkrētā pāreja esot labi pārredzama, bet aklais punkts ir veicot labo pagriezienu no Vienības ielas uz Kļavu ielu. Vietvarā sola izvērtēt risinājumus, bet variants uzstādīt tur ceļa zīmi velosipēdu ceļa šķērsošana nesot iespējams. Tā zīme ir jāliek kaut kādi 50 metri pirms krustojuma, kur šķērso veloceliņu. Viņi tur fiziski nevar uzlikt, jo veloceliņš iet paralēli brauktuvei. Ir jāpavērtē pašam ceļu lietotājiem, kāda ir viņa kultūra un kā katrs uzvedas satiksmes plūsmā. Jebkurš manevrs ir jāveic piesardzīgi. Vecākiem lūgums pasekojiet līdzi, kā jūsu bērns ikdienā pārvietojas ar divriteni, skrējriteni, skrituļslidām. Par vietām, kur tiek novērotas nedrošas situācijas, iedzīvotāji tiek aicināti ziņot pašvaldībai. Katrs priekšlikums tiks izvērtēts sola vietvarā. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.